Kādā Latvijas skolā 6. F klasē mācījās kāds jauneklis. Viņu sauca Jāgudins. Viņam ļoti patika izrādīties, tāpēc šodien viņš devās uz veikalu Evelatus, lai iegādātos sev pašu jaunāko un stilīgāko telefonu pasaulē. Viens varētu iegādāties telefonu. Kādu modeli? LG vai Samsung? Varbūt jūs vēlaties iPhone? Es vēlētos pašu labāko un foršāko telefonu pasaulē. Viņš par telefoniem neko nezina. Izjaukās nekad pirmie. Mēs jums varētu piedāvāt iPhone 7. Tas ir 2015. gada populārākais tālrunis. Viņam ir tādas opcijas kā īziņu sūtīšana, zvanīšana, spēļu čūskana un tās pašas īpašās spējas. Izklausās labi. Iedomājies tikai, tu varēsi zvanīt vai sūtīt ziņu jebkuram uz jebkuru pasaules valsti. Un tas labākais. Visiem lošiem un negudriem telefons liksies vecs un neforšs, bet tu varēsi uzzināt, ko ir vērts runāt un vajadzēties, ko ne. Jā, ja jūs tā sakāt, ka šis telefons ir tik lielisks, apveltīts un ar šīm lieliskajām spējām un populārs, tad es to pirkšu. Tas izmaksās 889,99 €. Jūs maksāsiet uzreiz vai ar nomaksu? Ak, cik dārgi, bet ja es ņemtu uz nomaksu, visi domā, ka man vecāki nav tik bagāti, lai samaksātu visu uzreiz, tāpēc ātri piezvanīšu mammai. Es maksāšu visu uzreiz, tikai pazvanīšu priekš mammai. Jā, protams, mēs pagaidīsim. Mam, es tikko atradu telefonu, kādu vēlos nopirkt. Čau, jā? Kādu modeli? iPhone 7, mammī. Tiešām? Man likās, ka tikko iznāca iPhone 6. Cik tad maksā? 889,99 €. Ak, vai nevar paņemt uz nomaksu? Nē, nevar. Atbrauc, lūdzu, samaksā. Protams, dēlī. Tūlīt būšu klāt. Tu esi Evelatus? Jā, esmu Evelatus. Gaidu tevi. Atā. Atā. Sveicināt! Labdien, kā var palīdzēt? Šis ir mans dēlīts, un atbrauc samaksāt par viņu telefonu. Labi, tas būs 889,99 €. Paldies! 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 Ja es telefonu ieraudzīšu pirmais un redzēšu, ka tas ir vecs un neforšs, tad es būšu losis un negudrais. Labāk pazvanīšu savam labākajam draugam Jēzupam. Čau, Jēzup! Čau! Gribu atnākt ciemos, man ir jauns telefons un iedomājies, tas, kas neredz, ka tas ir krūts un foršs, ir negudrs un losis. Okidoki, tūliņ būšu klāta tā. Gaidot tā. Jo! Es aiziešu uz virtuvi pagatavot mums ko ēdam, tu tikmēr vari atvērt un apskatīt manu telefonu. Okidoki. Jāpagaida, kamēr viņš atvērs, lai uzzinātu, vai pārdevēja teica taisnību. Ja atvēršu, tur būs sūtīgs telefons, Jāgudins domās, ka esmu losis. Ak, vai, šīs nav foršs telefons, Jāgudinam pateikšu, ka telefons ir foršākais pasaulē, un mēs joprojām paliksim draugi. Nu, vai tu jau apskatīji? Jā, tas ir ļoti foršs, vai tu arī nāks? Jā, jau nāku. Vai vēlies kūciņu? Jā, paldies, vai tu neapskatīsi savu jauno telefonu? Kā tad es ar netīrām rokām viņu apskatīšu? Gan jau vēlāk pastīšos. Nu, labi. Un tā viņi runājās līdz brīdim, kad Jēzupam zvanīja vecāki, un viņam bija jādodas mājup.
normāli tā. Man ir normāli. Noteikti jau telefons ir apskatīt. Ja Pēteris pateiks, ka telefons ir vecs un neforšs, tad viņš būs losis, un tad es ar viņu vairs nevarēšu draudzēties. Tas būs slikti, bet tad es vismaz varēšu draudzēties tikai ar normālajiem un gudrajiem. Un iedomājies, tu varēsi uzzināt, vai tu esi vai neesi losis, jo tie, kas neredz, cik tas ir foršs un krūts, tādi ir. Es tikko aiziešu uz stoli. Patiesībā jau man uz stoli nevajag, vienkārši negribu, lai savu iPhone ieraudzītu arī es, un ja tas būtu neforšs, tad par mani izplatītos baumas un visu skolā smietos. Nu, ir Ziepes, ja patīk, jo jāgodina, ka viņa telefons ir vecs krāms, tad viņš ar mani vairs nedraudzētos. Tāpēc vienkārši teicu, ka viņa telefons ir super. Čau, Pēter, nu kā mums iPhone 7? Tas ir lielisks, kaut man arī tāds būtu. Paldies, ejam uz stundu. Ok, mums tagad laika vēsturē. Jā. Viņi devās uz stundu, un Jāgudins vēl joprojām visiem meloja. Nu jau baumas par to, cik lielisks ir jaunais Jāgudina telefons, bija izplatījušās pa visu skolu, un visi vēlējās to redzēt. Un arī pats Jāgudins vairs nevarēja nociesties, tāpēc viņš sasauca bāriņu savu klases biedru, kuru starpā bija arī viņa draugi Jēzups ar Pēteru, un atvēra kastīti. Ak, mans Dievs, šis telefons nav jauns un foršs, bet es nedrīkstu to skaļi teikt, jo pretējā gadījumā visi domās, ka es esmu dumšs. Vienkārši teikšu, ka tas ir foršs. Jopci, popci, tas taču nav foršs telefons, tas ir pats vecākais Samsungs, bet mēs to nevaram teikt skaļi, jo savādāk citi domās, ka mēs esam muļķi, tāpēc labāk uzslavēsim telefonu un viss būs okidoki. Tavs telefons ir lielisks, kaut arī man tāds būtu. Tas noteikti bija dārgs. Jā, tik tiešām. Šis telefons noteikti ir labākais pasaulē. Varbūt es esmu vienīgais, kas domā, ka telefons ir slikts. Jāparāda vēl kādam. Hei, paklausieties, man ir iPhone 7. Veikala teica, ka tas taču neredz, cik tas ir vienreizējs, ir negudrs. Gribat redzēt? Man tik saka, šīs telefons taču ir galīgais krāms. Patiesībā arī neredz, kas tas. Tu pats esi losis. Neteikšu taču, ka man nav taisnība, turpināšu iesākt to. Jums šis telefons nepatīk, bet man viņš liekas lielisks, jūs esat vienkārši muļķi. Tā nu Jāgudins neaizbūdams staigā apkārt, kaunēdamies par savu 889 eiro un 99 centus vērto iPhone 7, un visiem viņa draugiem nospļauties par viņu, jo Jāgudins viņus par muļķiem nosauca. Everything you do, it sends me higher than the moon. With every twinkle in your eye, you strike a match that lights my heart on fire. When you're near, I hide my blushing face and trip on my shoelaces. Grace just isn't my forte, but it brings me to my knees when you say hello. How are you, my darling? Today I fall into a pile on the floor. Puppy love is hard to ignore. When every little thing you do, I do adore. We're as different as can be. I've noticed you're remarkably relaxed and I'm overly uptight. We balance out each other nicely. You wear sandals in the snow in mid-July. I still feel cold. We're opposites in every way, but I can't